ko Braži jānoliek pie vietas, Kučins kungs? Es negribu šodien ļoti kritizēt to, kas notika pagājušā nedēļā, bet jāatbild par saviem vārdiem. Labi, es tad kritizēju. Nevar tā būt, ka tik svarīgā lietā kā ārpolitika, kur vajadzētu būt tam vienam viedoklim, sākās kaut kādas intrigas, un pēc tam viens meklē, kurš ko nopludinājis, kurš kaut ko ir. Viss tas, kas notika pēc... Pat, ja Saeimas priekšsēdētāji... Tieši ko konkrēti ārlietu ministri, tāpēc es man nopietni, jokiem, bet šis nopietns jautājums, ekspremjers un lielākā Saeimas opozīcijas vadītājs saka, ārlietu ministrs jānoliek pie vietas prezidentam. Izstāstiet Latvijas pilsoņiem līdz galam, tieši ko? Prezidentam ir Es vienkārši klausījos pirms tam arī visas tās atbildes, ko katrs teica. Saeimas priekšsēdētājs teiktais par tām izmēģināšanām un viss. Ārlietu ministrs teiktais par to, ka tā ir vairāk vai mazāk, ko viņi ir, nezinu, ko dara Saeimas priekšsēdētāji. Tas radīja tādu, zinām, haosu iespēju, ka neviens šeit to procesu nevada. Viss, punkts. Replikas šai pusē, jeb kādas, ja ir? Jā, man laikam jāatbild. Jā. Es teiktu tā, to jau arī gan esošie, gan bijušie premjeri labi zina, ka ārpolitika tiek savstarpēji koordinēta, un šī lomu, kompetenci un pilnvaru sadale ir ļoti skaidra mūsu valstī. Valsts prezidents nepilda ārlietu ministra pienākumus un otrādi. Valsts prezidentam, protams, konstitucionāli ir viena no primārajām funkcijām pārstāvēt valsts starptautiski. Taču, ja mēs raugāmies uz to, kā kompetence ir sadalīts, un cits starpā tā kompetence tiek ne tieši tādā veidā, bet līdzīgi arī citās valstīs dalīts, tad valsts prezidents, protams, atbild par tādu kā ārpolitikas stratēģisko īstenošanu, bet ārlietu ministri ir tā, ko mēs saucam ļoti skaidri par nozares ministri. Mums ir arī ministru prezidenta, kurai citu starpā funkciju sadalījumā, tātad, ja valsts prezidents caur šo stratēģisko virzienu pārstāv valsti NATO un apvienotajās nācijās, tad, protams, ministru prezidents pilnvars ir saistīts ar Eiropadomu, Eiropas Savienību. Īsāk sakot, viss kārtībā. Īsāk sakot, zin kā, ir viegli sarunāt daudz lieku un tādus asus vārdus lietot, bet ir jāsaprot katram sava loma, un starp citu man ir jāpiebilst, ka valsti bez īpaša pilnvarojuma vai kādu citu lēmumu starptautiski var pārstāvēt 3 amatpersonas, un tas ir valsts prezidents, ārlietu ministru un ministru prezidents.